Katru dienu no 10:00 līdz pat 22:00 vakarā Sigultas oficiālo peldvietu pie Gaujas uzrauga glābēji kārtībnieki. Viņu galvenais pienākums ir novērst nelaimes gadījumus, pirms tas ir noticis. Kā stāsta paši glābēji, viņi nevar izsekot katrai atpūtnieku darbībai, taču viņu pienākums ir aizrādīt un brīdināt, ja tiek pārkāpti pludmales noteikumi. Galvenais ir prevencija, lai cilvēki ir uzmanīgi, un pats galvenais ir novērst jau pirms kaut kas notiek. Vienmēr pabrīdināt viņus, vienmēr uzmanīt viņus, un ja paši nevar sev pieskatīt, tas ir galvenais. Protams, ja ir sevišķi brauc laivu klāt un viņi pie bojām ķerās, tad viņi uzreiz jau paši mūk malā, skrien prom. Bet arī cilvēks pludmalē, ko mēs aizrādām, piemēram, pa alkoholu vai tādām lietām, viņi nāk pretī, saka, jā, viss labi, nepīpēsim, nedzersim. Un visi ir saprotoši. Pludmalē aizliegts atrasties alkohola reibumā, lietot alkoholu un smēķēt. Tāpat arī pludmalē aizliegts ievest suņus un peldēt ārpus boja robežām. Lielākoties atpūtnieki ir saprotoši un uz aizrādījumu reaģē ar izpratni. Glābēji teica, ka pārgalvīgākie ir bērni un jaunieši, kas nereti pārvērtē savas spējas. Kur nav pilngadīgi, kur atnāk bez vecākiem, un tad viņi peldās, viņi viņi vēl nezina savas iespējas, un tā viņi peldās līdz bojām, tur tālāk aizpeld, grib pārpeldēt, un tā jau sākas tādas, viņi zūd spēks un sāk slīgt un tādas lietas. Oficiālā peldsezona Latvijā ir no 15. māja līdz 15. septembrim, un līdz šim bijis tikai viens glābšanas gadījums, kad nelaimē nokļuva maza meitene. Pats gāja peldēties, un bija viena maza meitene, vairs nevarēja papeldēt, ielicis izvilku, bet viss pagaidām veiksmīgi un cerams, ka tā arī turpināsies viss. Peldvieta atrodas pie Gaujas un, kā jau upē, tajā ir straume, kas palielina bīstamības faktoru. To iecienījuši pilsētas iedzīvotāji, volejbolisti un ārzemnieki, kas nakšņo kempingā, kas atrodas netālu no Gaujas krasta. Visvairāk atpūtnieku ir karstā laikā pēcpusdienu, stāsta glābēji. Arī upes gultne ir mainīga, kurā nevar paredzēt tās dziļumu, tāpēc peldētāju drošībai, jo īpaši ir svarīgi glābēji, kas uzrauga kārtību uz ūdens. Mēs mēģinām tā, lai līdz bojām būtu 1,80 m. Tas būtu tas pareizais līmenis, bet katru gadu ir kaut kādās citās vietās bedres, kaut kas izskalots un visādi koki saskaloti. Un nekad nevar zināt, kur varbūt ir bīstamāk, kur nav. Bet mēs mēģinām pārbaudīt, staigājam, skatāmies un darām visādas lietas, lai viss būtu kārtībā. Iepriekš pludmales drošību un kārtību uzturēja privāts uzņēmējs, taču laužot līgumu ar pašvaldību, pienākums uzdots veikt pilsētas pašvaldības policijai, kas operatīvāk spēja sadarboties gadījumos, kad glābējiem palīdzība nepieciešama pludmales teritorijā, ne tikai uz ūdens. Pārņemot pašvaldībai šīs glābšanas dienesta funkcijas, līdz ar to, ka glābšanas dienests ir zem pašvaldības policijas, tad ir ciešāka sadarbība ar šiem glābšanas dienestiem kā tādiem. Un visi arī informēti ir par to, kad ir jāvēršas arī pie pašvaldības policijas, tajā skaitā arī kaut kas notiek pludmalē, tādu vai citādu pārkāpumu, kas tieši varbūt neatiecas uz darbībām ūdenī, bet ir dažādi sabiedriskās kārtības pārkāpumi, un arī tad darbinieki strādā tātad vairāk arī kopā. Atrodoties peldvietā, glābēji aicina peldētājus izvērtēt savas spējas un nebūt pārgalvīgiem.